Lūk, un ir tā, ka nav mums tā ziedošanas kultūra vēl tik aktīva un tāda, lai cilvēki tur pirktu krūzīti, pret ziedojumu, ka iedomājas, ka tāda krūzīta veikalā varbūt, nezinu, 3 latus lētāk maksā. Kaut kā tā, nav tās misijas apziņas. Bet no otras puses arī tas mainās. Nav. Es negribu teikt, ka es slikti. Tālāk, kā mēs darbojamies? Mums ir ikmēneša sanāksmes, mums ir cilvēks, kas mums ir augos darbinieks, tā ir Dainis Kundze, kas apzina visus cilvēkus un tur lietas kursā par to, kas notiek. Līdz ar to es uzskatu, ka mums, es nezinu, jūs varat teikt vai neteikt, mums tomēr tā biedra kopā turēšana notiek diezgan aktīvi, vai ne? Lūk tā. Tālāk mums ik pa brīdim jauna informācija par interesējošiem. Viena informācija meitenēm ir rokā. Mēs nesen saņēmām un aktīvi piedalījāmies starptautiskās sadarbības rezultātā, lai iztulkots buklets par to, kā ir īsts rokasgrāmata Eiropas vadlīnijas krūts vēža skrīninga diagnostikas kvalitātes nodrošināšanai. Šajā gadījumā tas varbūt ir mazāk mums, lai mēs teiksim, bet vairāk tā ideja, ka par to domā arī Eiropā, un galā mēs neesam atrauti no Eiropas, un varbūt tur ir, teiksim, tas, ka mums ir jāievieš. Svarīgi, protams, tikšanās ar speciālistiem, personības kontakti, savstarpēji informācijas apmaiņa, draudzība un atbalsts. Mums ir arī atbalsta grupa, ko mēs organizējam, kas mums notiek šobrīd tikai Rīgā, bet nākamgad mēs piespietīsim arī pārējās pilsētās apvienoties atbalsta grupās un viens otram palīdzēt. Runājot par informācijas aktivitātēm, runājot par vēzi, runājot, ka varētu zināt līdzīgi būt arī ar HIV aids, ka cilvēkiem ir ļoti svarīgi par to runāt, jo no tās temata valda bailes joprojām. Tāda neusticība, bailes, dažādi norobežošanās vai tā doma, ka ar mani tas nekad nenotiks, vai labāk ar to nedomāt, un tad tas arī nenotiks. Galvenais mums ir, ko mēs uzsveram visās savās informācijas aktivitātēs, dzīves kvalitāti. Mēs faktiski cenšamies neuzsvērt kaut ko vienu, diagnostiku vai ārstēšanu, vai pēcārstēšanas procesu. Man liekas, ka visam tam procesam ir jābūt pietiekami kvalitatīvam. Ja mēs, piemēram, šobrīd esam uzķērušies par psihosociālo rehabilitāciju, tas ir tāpēc, ka mēs tur kā nevalstiskā organizācija saskatām savu vietu, ka mēs to varam ietekmēt. Mēs nevaram savākt līdzekļus, lai nodrošinātu visiem cilvēkiem, kam tas nepieciešams jaunākos medikamentus. Tas nav iespējams, jo tas ir ļoti liela finanšu resursi. Bet runājot par rehabilitāciju, tur ir vajadzīgs šī sabiedrības atbalsts, to mēs mēģinām un varam izdarīt. Mēs mēģinām ietekmēt lēmumus, kas skar pacientu dzīves kvalitātu, tehniskie palīdz līdzekļi, medikamenti, kompensējumi un tam līdzīgi. Un ieviest jaunas iniciatīvas. Ar tām mēs pagaidām cīnāmies, bet mums vēl ir kā 2-3 gadu laika, lai šo jauno iniciatīvu ieviest. Es domāju, ka par to mēs izdarīsim. Sadarbojamies mēs arī ar citām nevalstiskām organizācijām, Dzīvības koks Latvijas Pilsoniskās alianses biedrus. Mēs neesam citu pacientu organizāciju tīklu biedri, jo šobrīd mums likās tajā brīdī, kad stājamies Pilsoniskajā aliansē, ka būtu labi pamācīties no citām organizācijām, no citas jomas organizācijām. Šobrīd mēs esam konsorcijā, piemēram, ar kultūras nevalstisku organizāciju, lauka atbalsta fórumu, vidas biedrību, izglītības biedrību, pamācīties vienkārši no šīm dažādo jomu organizācijām, kā viņi strādā, dodot savu pienesumu un pārņemt šo te kaut kādu darbības veidu vai stilu vai metodas. Mēs esam arī šīs starptautiskās organizācijas Eiropā, kas ir Eiropas krūtsvēža organizācija apvienība biedri. Mēs esam European Cancer Patient Coalition biedri. Tad mums ir darbības starptautiskos projektos un tam līdzīgi. Iesaist citos projektos kā organizācija, kā atbalstītāji. Tā, un tā ir problēmas, ko mēs esam pamanījuši. Darbojoties ar valsts pārvaldes institūcijām, ļoti bieži ir tā, ka pacientu organizācijas joprojām neuztver par līdzvērtīgu sabiedroto, un ārsts visu zina labāk. To var arī pārbaudīt, ja mēs tiekamies ar, kaut vai profesionālajām organizācijām, kur ir ārsti, onkologi un tam līdzīgi. Protams, ir šī izpratne, ir šī pretīmnākšana, bet jebkurā gadījumā tā pacienta interesi ir tā, ka ārsts tomēr zina labāk. Tas nav ne labi, ne slikti, tas tā ir, bet katrā ziņā ir jāpanāk šī līdzvērtīgā partnerība šajā gadījumā. Tas ir ļoti svarīgi. Mēs esam saskārušies ar nepietiekamu cilvēku un finanšu resursu, to esamību, kur
pilnīgi iespējams izsekot visiem jaunumiem valsts pārvaldē, kas būtu nepieciešami, un pacientu organizācijas nav pietiekami spēcīgas, kaut kādi sistēmas ietekmē. Jo man liekas, ka pacientu organizācijām, tajā teica mums no HIV/AIDS LV, ka paši ierosina un tad paši tur rokas pulsu un faktiski ietekmē šo sistēmu. Nezinu, varbūt mums tiešām ir daudz ko jums mācīties, jo, piemēram, onkoloģijai, arī jums ir ļoti daudz ko, ietekmē sistēmas līmenī. Man liekas, kas mums savu pacientu organizācijām kāda ir problēma. Mēs katrs atrisinām kaut kādu vienu, es nezinu, vai katra organizācija ar pacients atrisina kaut kādu vienu problēmu. Pieņemsim, nezinu, dabu medikamentu. Bet, ja tas nav sistēmā, tad nākamais un atkal iet citās pret logu. Tāpēc ir ļoti svarīgi saskatīties tā, protams, ir ārkārtīgi svarīgi, lai konkrētajā brīdī dabūt to. Tas ir nenoliedzami. Bet tajā pašā laikā, ja nemainās sistēma vai netiek ietekmēta, tad mēs pēc 5 minūtēm esam pie tās pašas problēmas. Lai gan ir teiciens, ka divreiz vienā upē neiekāps, mēs, man liekas, visu laiku stāvam tajā vienā upē un vispār netiekam ārā brīžiem no tās vietas. Tālāk ir arī vāja starpinstitucionālā sadarbība. Piemēram, onkoloģijā mēs jūtam, ka ir šī atbildības sabrūkstalotības starp veselības ministriju un labklājības ministriju. Mēs brīžiem nezinām, mēs zinām, pie kā ir jāiet, bet pārsvarā gadījumi notiek tās tā kā pingpongas, kur netiek ņemts vērā, teiksim, pingpongs, kur viens pie otra, tas nav mums, veselības ministrija atbild tikai līdz tam brīdim, kamēr cilvēks iziet no slimnīcas, un tad viņš iekrīt labklājības ministrijas apkampienos. Labklājības ministrija nezinu par to darīt, jo faktiski, it kā visu laiku ir ārstu uzraudzībā un tam līdzīgi. Tāpēc arī, piemēram, līdz šim pašā brīdī mēs rakstījām vēstuli labklājības ministrijā ar lūgumu iekļaut arī cilvēks pēc onkoloģiskām slimībām, teiksim, rehabilitācijas saņēmēju skaitā vai, kā klients rehabilitācijai. Šobrīd tiek uzskatīts, ka jauni valsts finansējumi nāks tālāk lieta. Ka valsts finansējumi šobrīd ir neatbilstoši un to, teiksim, nevar atļauties, Bet no otras puses, cilvēku dzīves kvalitāte tomēr ir pāri visam. Tālāk. Un valsts ļoti bieži, kas man liekas, kāpēc arī pacientu organizācijām ir jāapvienojās vai kaut kādā veidā jāatrod sadarbība, ļoti bieži ir tā, es nezinu, piemēram, dzīvības kaut kas aiziet un prasa finansējumu, es nezinu, vienalga kam. Un tad mums ministrijā saka, bet ja mēs iedosim jums, tad tā ir pacientu grupai apņēmis. Kurā pirkstā gribi visi sāp, Un man liekas, ka tā ir demagoģija, ka tā ir nostādīšana vienam pret otru. Un ja mēs vispār, tad mēs saprotu, varbūt, ka man slimība ir tāda labāka, citiem ir vēl trakāk, No otras puses, pēc tā var domāt, citiem ir vēl trakāk, tad jau man ir labi, Ziniet, kā patīk, arī tā. Šī ir ļoti bīstama demagoģija, ja viņi to saka arī avīzes. Viņi to visur saka. Avīzes medijos, un viņi iekot šo te domu idiotisku sabiedrību, kas pēc tam arī vēršas pret mums, ķirnieki jau nagļieni. Šķēri sabiedrība. Uzkoda sabiedrība. Un galvenais, tas šķēri arī pašas slimnības, jo kurš no tiem, kas tā domā, var nonākt kādām lomām, vai ne? Vai no kronisko vai atpakaļ saslimšanu. Šis ir ļoti bīstams simptoms, kas ir, sakot ar bārdzību. Agrāk vēl tā kaut kā vēl nebija, bet tagad mēs to dzirdam pastāvīgi. Mums bija vienmēr, kāpēc arī mēs neesam uz stento, teiksim, kas vairāk ir tā, cilvēki ar invaliditāti apvienību. Mēs paši pirms kaut kā neatceros, es pirms 2 gadiem, bet pēkšņi no palīga līdzekļiem kompensējumiem tika izņemts krūts protēzes. Tas tā notika tā pēkšņi. Mēs attapāmies, mēs arī nespējam izsakot visiem tiem līdz. Mēs attapāmies kaut kad janvārī, kad nav tās protēzes, kaut kas mums pateica, kāpēc mums neviens nesūdzās. Mēs sākām uz ministriju zvanīties un mūs uzaicināja darba grupā. Tad jums vajadzēja redzēt, mēs iegājām tajā darba grupā, mēs bijām 2 no dzīvības kopu un tā, lai drošāk zina, kā policisti pa 2 mēs arī. Nosēžamies pie tā galva, un tur visas biedrības, neredzīgo, vājdzirdīgie, ar kustību traucējumiem, visi sēž, un mēs tādas sēžam. Un mēs sākām,
Mēs esam no tāds un tāds biedrības, mums vajag krūts protēzes. Jo pirms tam visi viņi tādā darba grupā bija mūs izsvītrojuši, jo mēs nebijām klāt, mēs vienkārši tev neasociējām, teiksim, ar šo te. Un tad mēs sakām, vai jums žēl mēs sarēķinājām, ka tur mēs vairs nesos, mēs tur bijām kāds aprēķins, izrēķinājām, cik apmēram ir protēzi maksā, izrēķinājām, cik gadā apmēram ir operācija, cik būtu vajadzīga šīs protēzes. Un tad tas cipars iznāk nedēļas kaut kā 32 tūkstoši gadā, kas būtu nepieciešama krūts protēze. Mēs sakām, bet tie ir tikai 32 tūkstoši gadā. Jā, atstājam. Jā, tā tas notiek, tāpēc ir jābūt tai kapacitātei un jābūt labi, es drusciņi sāsinu, tik ļoti tas, bet, ja mēs nebūtu bijuši klāt, un mēs nebūtu. Mēs tāpēc, ka tas, kas nav klāt, jā, un tam tad arī, nezinu, tā pusdienas apēd, jāsādā uz visiem. Vienā tā kā skolā, kurš nav klāt, to porciju visu kopgaldā apēd. Tieši tāpat arī mēs runājam arī par pacientu organizāciju un pacientu interesu. Tāpēc ir ļoti svarīgi un tāpēc ir tālāk. Un mūsu mērķis ir ieviest rehabilitāciju, stiprināt pacientu organizāciju pašapziņu un bez apstājas atgādināt, ka dzīvojam jau 21. gadsimtā un ka nevar dzīvot pēc Karlauka principa, ka no kaujas lauka iznes tikai tos, kas izskatās dzīvot spējīgākie, kā šobrīd tomēr pārsvarā gadījumi notiek. Lūk, tāpēc es esmu lūgusi jūs visi esat profesionāli savās jomās, vienu nedzirdēt prezentācijas, mēs tev iedosim izlasīt, vienu visu tā atzīt. Un vienkārši ir vajadzīgi, kā es sākumā teicu, ka būtu ļoti labi, mēs visi kopā, kā mēs te atradām kaut kādus kopsaucies, par ko mēs visi domājam, kas traucē organizācijām. Jo vienkārši, ka mēs varētu no savu organizāciju viedokļu padomāt, kāda šobrīd ir pacientu organizācijas, no savas pieredzes. Tad ir kādām vajadzētu būt un ko vajadzētu sasniegt, un tad kādi ir tie ceļi, varbūt kā to izdarīt, varbūt ir jāapvienojas, varbūt, es nezinu, ir jātaisa masveida manifestācijas, varbūt, es nezinu, ir jānogāž saimu ar vēsturi, es nezinu, jā? Bet varbūt ir idejas, kā to visu izdarīt, lai ieklausās. Manuprāt, ir ļoti svarīgi arī tomēr organizācija pašapziņa. Pašiem būt stipriem un nebaidīties. Pateikt, ka mēs esam uz tādas organizācijas, ir tāda problēma, mēs jau gribam vajag. Lūk. Viens komments, ko jūs pieminējāt uz tempo, ja? Mums ļoti tieši saka, ka mēs nerunāsim par 3000 organizāciju kādu atsevišķu, nesūtiet mums apvienību, ja? Un tad tev jārēķinas ar to, ka, ja mēs delegējam kaut ko apvienībai kaut kādai hipotētiskai, tas nebūtu nenozīmē, ka mums interesi arī tiks aizstāvētas. Nē, tāpēc saku, valsts pārvalde vispār ļoti labprāt runāt vispār ar vienu apvienību, kas apvienotas 13,000 organizācijas. Tāpēc ir ļoti svarīgi, ka mēs esam daudz, bet ir svarīgi jāiet arī tā, ja mēs ejam ar kaut kādu vienotu, tad mēs visas mūsu organizācijas patiešām esam vienojušies par kaut ko un neatkāpjamies no tā nekādus apstākļus, ja mums liek pie sienas arī. Jo bieži vien to sarunu rezultātu, vai ne, dažas organizācijas mums pasaka, ziniet, te mēs tomēr varam piekarties. Citi saka, ne, piekarties nevar. Šie tie iekšēji konflikti apvienības nedrīkst būt. Ja ir izvirzīts konkrēts mērķis, vai tas ir pareizi vai nepareizi, vai nav. Bet ir jāiet uz to. Bet mērķi ir jāvienojas. Vienošanās parasti ir. Un ja jau vienojamies, un ja pēc tam liekas, ka tas ir nepareizi, ka vajadzēja citādi, tad nedrīkst mainīt. Es nezinu, kā to latviešu valoda nav tādas atšķirības starp to, kas ir krieviski ceļ un mišeņ. Vai ne, Latvijas saka mērķis. Tad, ja mēs iedarbojamies uz mērķi krievu valoda mišeņ, un mišeņ advokācija, vai ne, tie nav nekad kaut kādas organizācijas vai valsts iestādes, tie ir cilvēkiem, veselības ministrs, valsts prezidents, ministru prezidents, vai kāda departamenta, piemēram, veselības ministrija vadītājs vai direktors, ja? Šis ir konkrēts cilvēks un tam vajag dolbīt. Bet ja mēs izplūdam saviem un vēršam savu